Sēņošana nav vienkārši atpūtas veids. Tā ir strateģiska cīņa par to, kurš Latvijas mežos atradīs visvairāk ēdienu par brīvu. Šai cīņai es nopietni gatavojos un bieži uzvaru, jo zinu savus pretiniekus. Cilvēki, kas sēņo pirmoreiz, uzticas savai intuīcijai. Tā ir viņu lielākā kļūda un mans lielākais ieguvums. Daži cilvēki maskējas kā sēņotāji, bet viņu īstie nodomi atklājas pavisam ātri. Nav jāuztraucas arī par tramīgajiem pilsētniekiem. Viņi ir tik aizņemti ar drošu sēņošanu, ka aizmirst par pašām sēnēm. Visdrošākie ir cilvēki sēnes. Tieši tā. Līdz mežam viņi tā arī neatnāk. Arī fotogrāfi nav konkurenti. Sēni viņi redz kā mākslas objektu, nevis ēdienu. Viņu medījums paliek man. Un tad nāk spēcīgākais pretinieks – īstie sēņotāji. Viņu rīcībā ir sēņu acis, noslīpēts ekipējums un slepenas sēņu vietas, kuras viņi neatklāja pat tuviniekiem. Kurš ir labākais sēņotājs, mēs vēl noskaidrosim. Bet vispār Latvijas valsts mežos sēņot var ik viens. Ik viens.